Sveicināts sestdienas vakarā klāt panorāmas laiks. Šovakar raidījumā. Traģiski medības šorīt beidzās 3 medniekiem Talsu rajona Lubas pagastā. Negaidīt uguni uz viņiem atklāja kāds vīrietis. Apšaudē smagi ievainots mežsargs, kā arī pats šāvējs. Savas vizītes noslēgumā Maskavas mērs pauž pārsteigumu par Rīgas ielās sastapto cilvēku labestību. Pēc ietekmīgā Krievijas politiķa domām tas liecinot, ka Latvija ir nobriedusi atpusnim apvalstu attiecībās. Vairāk nekā 100 mazdārziņu īpašnieki protestējot pret viņu izdzīšanu no Skansas ielas teritorijas izveido ugunsloku. Tautas kontrole ziņo, ka lietojot novājēšanas tabletes kādai Skrundas iedzīvotājai pasliktinās veselību, bet svars nekrītas ne par gramu. Šodien Talsu rajonā mežā sastapts malumednieks no 2. pasaules kara laika Vācu armijas automāti ievainojis 3 cilvēkus. Viens no viņiem, vietējais mežsargs, smagā stāvoklī atrodas slimnīcā. Atbildot uz šāvieniem, mednieki uzbrucēju ievainojuši un aizturējuši. Izrādījies, ka tas ir savulaik ar organizāciju Pērkoņkrusts saistītais Māris Veinbergs. Tikko no notikuma vietas atgriezies Kārlis Seržants. Policija vēl nav nopratinājusi uzbrucēju, taču pēc liecinieku stāstītā skaidrs, ka Veinbergs šāvs pirmais, sašaujot cilvēkus un automašīnu, pēc kā centies aizbēgt. Kādu jums uz šobrīd ir informācija, kas tajā mežā īsti notika? Bija organizēts medības, sankcionēts organizēts medības, medību kolektīvs gāja medībās, un šī persona tātad ar nereģistrētu ieroci, neatļautu ieroci, kādu nevienam cilvēkam nav brīvi glabāt. Ar tādu ieroci tātad sākumā izdarīja šāvienus pa medniekiem, kas atradās mežā, jau izgājuši jau uz mastu, jau sākuši dzīt. Un šīs tātad vadītājs brauc ar šo mašīnu, nolikt viņu nost vietā, un viņš izdarīja pa braucošu mašīnu šāvienus. Kopā saskaitījām, ka atradām 15 čaulītes. Tātad 15 šāvienu kārtās esot šauts. Viens no medniekiem, tēmējot uzbrucējām kājā, trāpījis rokā, pēc kā viņš arī nokrits. Ievainotajiem mežsargam pēc mediķu domām ir ļoti paveicies, jo loda nav skārus nevienu asinsvadu. Pēc operācijas viņa dzīvībai briesmas vairs nedraud. Šobrīd situācija ir samērā smaga pašam mūsu meža zinim, kam ir cauršauts krūškuru ievainojums ar kreisās plaušas cauršautu ievainojumu, bez asinsvadu bojājumu, diafragmas bojājumu stāvoklis, tāds stabilizējies, ja? Bet nopietnas. Veicot kratīšanu Veinberga mājā atrasts liels skaits dažādu ierīču malmedībām un malzvejai. Bez tam atrast arī dažādu viņu sarakstītu materiālu, kas liecina, ka Veinbergs bijis garīgi nelīdzsvarots. Ierosināt krimināllietu. Abi pārējie ievainotie tikšu cauri ar vieglām izbailēm un ārstēšanos turpinās mājās. Kārlis Seržants, Valters Blūms, Latvijas televīzija. Vēlētāju uzticību zaudējušais Latvijas ceļš cer sakārtot savas rindas, atbrīvojoties no cilvēkiem, kas to diskreditē un izvirzot jaunus līderus. Līdz gaidāmajam kongresam nākamā gada pavasarī, kad plānots pieņemt jaunu partijas programmu, Latvijas ceļa vadības groži paliek Andra Bērziņa rokās. Savienība, kas sākotnēji radās kā priekšvēlēšana apvienība 5. Saeimas vēlēšanām, pastāvēšanas 10. gada dienu pirmo reizi atzīmēs ārpus 8. Saeimas sienām. Par vecajiem zaldātiem dēvētie politiķi šodien ārkārtas kongresā neslēpa zaudējumu sāpes. Skrejlaps skandāls un neveiklā priekšvēlēšana kampaņa tika minēta tikai kā viena no neveiksmes cēloņiem vēlēšanās. Vairāk partijas biedri pārmet atteikšanos no principiem kompromisu vārdā. Mēs sākām turēties pie krēsliem. Un tas bija jūtams. Mums nedeg acis, kā tiem jauniem puikām no Repša partijas. Viņiem nekā nav, viņi var visu zaudēt un arī visu iegūt. Pieredzējušie politiķi gan šaubās, vai Repšam izdosies īstenot vēlētājiem dotos solījumus, kurus priekšvēlēšana laikā taupīs Latvijas ceļš. Ja mēs piedāvājam maizi, jaunie piedāvāja salūtu, fejerverku. Salūtu vakarā, kur gaismā karāsies 3-4 resnie kaķi, no kuriem izskatīs 400 miljonus vai 700 miljonus, un no kuriem uzreiz maizes vietā atnesīs pilnīgi visu, līdz pat acīm redzot Mercedesu. Nav iespējams neredzēt, ka viņa uzņemto solījumu apjoms ir tik milzīgs, ka to iespējams piepildīt tikai esot pašam ietekmīgākajam Latvijas cilvēkam. Nelaime ir tā, ka Inārs Repša nav pats ietekmīgākais Latvijas cilvēks. Viņa aizklātās konsultācijas ārpus koalīcijas partneru loka mums skaidri norāda uz to, kurš ir visietekmīgākais. Jau kongresa sākumā viena no Latvijas ceļa dibinātājām, Kristiāna Lībana, noraidīja cerības, ka būtu pierunājumi vadīt partiju pēcvēlēšanu periodā. To atteicies darīt arī Induls Bērziņš.
Vadības groži līdz gaidāmajam kongresam atstāt līdzinējā partijas vadītāja Andra Bērziņa rokās, palīdzot 14 valdes locekļiem. Man tiešām ir zināma, tādu vainas sajūta, jeb atbildības sajūta par to, ka es būdams valdības vadītājs faktiski tikai epizodiski varēju darboties partijas darbā. Andrs Bērziņš uzskata, ka partijas rindas jāsakārto atbrīvojoties no cilvēkiem, kas to diskreditē, un jāizvirza jauni līderi. Bijušais partijas vadītājs Valdis Birkaus uzskata, ka partija izpildījusi savu misiju, aizvedus Latviju līdz Eiropas Savienībai un NATO, un tagad ir jārod atbildi uz jautājumu, kā dzīvot tālāk. Repše nezin, Šķēle nezin, Jākapsons nezin, un arī Latvijas ceļš nezin. Latvijas nākotni nākamajos 10 gados. Partija iecerējusi izveidot Latvijas ceļu konventu, kuru uzdevums būs līdz nākamā gada pavasarim sniegt ziņojumu par Latvijas ceļu vietu un uzdevumiem politikā. Dats Sarāna, Valters Blūms, Latvijas televīzija. Šodien beidzas Maskavas mēra Jurija Luškova 2 dienu vizīte Rīgā. Tiekoties ar žurnālistiem preses konferencē, Maskavas galva neslēp, ka viņu pārsteigusi laipnā uzņemšana. Luškovs pauda cerību par drīzu neusticības ledus kušanu Rīgas un Maskavas starpā. Odita Kreinberga stāsta vairāk. Tāpat kā vakar, arī šodien savas vizītes laikā Maskavas mērs Jurijs Luškovs uzsver, ka galvenokārt ieradies šeit nevis lai iejauktos lielajā politikā, bet gan kā saimniecisks darbinieks, kuru visvairāk interesē Maskavai izdevīgi darījumi. Luškovs šodien personīgi ieradās būvlaukumā, kur top Maskavas kultūras un darījumu centrs, ko viņš pats pēc aptuveni pusgada cer atklāt. Būvdarbu vadītāji saņēma Luškova aizrādījumus, ka ēku vajadzētu tomēr vairāk veidot vecrīgai piemērotā stilā. Luškova interesē arī vairāki ļoti konkrēti biznesa projekti, piemēram, iespējas izveidot kopīgu automobīļu rūpniecību, Rīgas brīvostā sadarboties kravu pārvadājumu jomā, bet Jūrmalā nopirkt pansionātu kara veterānu vajadzībām. Luškovs tā sajūsminājās par restorānu Lido, ka vēlas, lai tā tīkls tiktu izveidots arī Maskavā. McDonald's делает людей очень тучными. McDonald's padara cilvēkus ļoti resnus, bet Lido tā ir normāla pārtika, ļoti sabalansēta un garšīga. Pēc Luškova domām, ja Lido restorānā Maskavā pie viena galda izdotos sasēdināt Krievijas un Latvijas prezidentus, tas noteikti uzlabotu Latvijas un Krievijas attiecības. Es esmu ļoti apmierināts ar vizītes rezultātiem. Nedaudz pārsteidza cilvēki, ar kuriem tikāmies, arī uz ielām. Visur bija atsaucība un labestība. Tas liecina, ka Latvijas sabiedrībā ir nobriedusi pārēja no 10 gadus ilgušā sasaluma pie daudz siltākām attiecībām. Visi Latvijas iedzīvotāji acīm redzot gaidīja jūsu vizīti kā ļoti nozīmīgu signālu mūsu attiecību uzlabošanai. Savas vizītes laikā Maskavas mērs veltīja uzmanību arī šeit dzīvojošajai plašajai pareizticīgo sabiedrībai un apmeklēja Kristus dzimšanas katedrāli. Tas 2 valstu vēsturē un 2 pilsētu vēsturē ir brīdis, kas, manuprāt, iezīmē sākumu labām, pozitīvām attiecībām, ko es domāju vēlas katrs saprātīgs cilvēks. Metropolīts atzina, ka Luškova ierašanās Rīgā esot svarīgākā amatpersonas vizīte tūlīt pēc cara Nikolai II uzturēšanās šeit. Odita Kreinberga, Ģirds Straustiņš, Latvijas televīzija. Iebilstot pret iespējamo karu ar Irāku, simtiem tūkstoši cilvēku šodien izgājuši Florences ielās Itālijā. Daudz demonstranti sabraukuši no citām Eiropas valstīm, lai aicinātu ASV atrisināt saspīlējumu ar Bagdādi diplomātiskā ceļā. Lai ielās nodrošinātu kārtību, Florencē patrulē aptuveni 6000 policistu. Demonstrācijas rīkotāji uzsver, ka paši raudzīsies, lai viņu rindās neieklīstu agresīvi noskaņot jaunieši, kas varētu izraisīt masu nekārtības. Demonstrantu vidū ir daudz aktīvu globalizācijas pretinieku, kur šonedēļ piedalījušies Eiropas sociālajā fórumā Florencē. Drošības apsvērumu dēļ šodien daudzi pilsētas veikali slēgti. Pilsētas varas iestādes devušas rīkojumu katram gadījumam ar barjerām norobežot arī vēstures un arhitektūras pieminekļus.
Bagdādi pateica ANO drošības padomē par Amerikas Savienoto Valstu uzbrukumu plānu izjaukšanu, uzsverot, ka pati ANO vakar pieņemtā rezolūcija ir netaisnīga Irākas valdība atbildi sniegšot tuvāko dienu laikā. Tā reaģējot uz vakardienas drošības padomes balsojumu paziņojas Irākas ārlietu ministrs. ASV mērķis, izmantojot ANO drošības padomi, lai slēptu savu agresiju pret Irāku, tika izjaukta, pateicoties starptautiskajai sabiedrībai. Tas tāpēc, ka citas pasaules valsts nav tādas kā Vašingtonas administrācija, ar tās apetīti uz agresiju, nogalināšanu un iznīcināšanu. Ierodoties uz Arābu valstu līgas tikšanos Ēģiptes galvaspilsētā Kairā, Irākas ārlietu ministrs Nadži Sabri aicinājis pārējās Arābu valstis sacelties pret ANO drošības padomes pieņemto rezolūciju, kas pieprasījusi Irākai atbruņoties, pretējā gadījumā piedraudot lietot spēku. Ēģiptes ārlietu ministrs jau paziņojis, ka mēģinās pārliecināt Irāku piekrist un pakļauties ANO jaunajai rezolūcijai. Kaut arī Irāka vēl nav sniegusi savu oficiālu atbildi par šo vakar vienbalsīgi pieņemto rezolūciju, tā izteiks vienīgi atvieglinājumi, ka no dokumenta teksta izņemts jēdziens automātiski, jo tas nozīmē, ka nepakļaušanās gadījumā ASV nevarēs uzreiz sākt karu pret Sadama Huseina režīmu. Atgādināsim, ka vakar pieņemtajā rezolūcijā noteikts, ka nedēļas laikā Irākai jāsniedz atbilde, vai tā piekrīt pakļauties jaunās rezolūcijas noteikumiem. Mēneša laikā Bagdādē pieprasīts atklāt visas programmas, ražotnes un materiālus, kas varētu tikt izmantoti masu iznīcināšanas ieroču ražošanai. Savukārt 45 dienu laikā kopš rezolūcijas pieņemšanas darbu Irākā jāatsāk starptautiskiem ieroču inspektoriem. Zināms, ka inspektoru grupas vadītājs Hans Bliks uz Bagdādu dosies jau pēc 2 nedēļām. 2 mēnešu laikā inspektori atskaitīsies drošības padomē par panākumiem darbām vai arī par pārkāpumiem, ko pret tiem var veikt Irāka. Jāpiebilst, ka arī Latvija izteiks atbalstu jaunpieņemtajai ANO drošības padomes rezolūcijai jautājumā par Irāku un vēlas ātrāk ieroču inspektoru darbu atsākšanu Irākā. Ilza Alksne, Latvijas televīzija. Un vēl dažas Latvijas aktualitātes. Ar savdabīgu protesta formu uguns loku vairāk nekā 100 mazdārziņu īpašnieku šodien pauda vēlmi saglabāt zemes Kanstas ielā. Tur mazdārziņu teritorijā vairāk nekā 40 hektāru platībā plānots celt multifunkcionālo hokeja halli. Mazdārziņu īpašnieki nostājušies vienotā ķēdē ar svecītēm rokās aicināja aizsargāt viņu tiesības. Protesta akcijā piedalījās arī Saeimas deputāts Arvīts Ulme, kurš solīja virzīt parlamentā likumu par galvaspilsētu, kas liektu Rīgas domei izpārdot zemi. Atgādinām, ka Rīgas pašvaldība iecerējusi mazdārziņus pārcelt uz Tīraini, jo pie bijušā hipodroma plānots celt halli 2006. gada hokeja čempionātam. Viņi nav savādāk, viņi ir tikai lēnāki, tā kārtējos sabiedrības stereotipus cenšas lauzt asociācija Rūpju bērns. Visa nākamā nedēļa veltīta cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Daudzu akciju mērķis ir viens – savākt nepieciešamos 40 000 latu šo cilvēku sapņu mājai grupu dzīvokļiem. Tajos jaunieši varēs dzīvot patstāvīgi un beidzot justies kā pilntiesīgi sabiedrības locekļi. Vairāk stāstāja Kinca. Organizācijas Rūpju bērns paspārnē jaunieši apgūst visu dzīvē nepieciešamo. Dienas centros viņi paši par sevi rūpējas. Tagad viņu kopējs sapnis ir māja Putnu ielā, kurā šobrīd notiek remontdarbi un kuri jāpielāgo viņu vajadzībām. Mēs gribam uz Putnu ielu tāpēc, lai sāktu pastāvēt dzīvi, jo vecāki jau vienmēr nebūs un mūžīgi arī nebūs viņi. Un kādreiz jāsāk savu dzīvi. Lai gan rindā jau ir 34 jaunieši, te kopā varēs dzīvot 16 jaunieši ar īpašām vajadzībām, priekšroka tiem, kuriem ir grūtības pašu ģimenēs. Mums ir 2 jaunieši, kas jau ir bez vecākiem palikuši, un faktiski viņiem ir vai nu ceļš uz pansionātu, vai nu ceļš uz šejienu. Un ir ļoti daudz jauniešiem, kuriem viens vecāks un jau spēcīgi gados, un kas tiešām baidās par to, kas notiks ar to jaunieti, ja nu tiešām viņš aiziet. Vecāki atzīst, ka visa dzīve ir pakārtota īpašajam bērnam, tādēļ šāda kopā dzīvošana atslogos arī ģimenes. Tas būs ļoti nepieciešams, lai viņi varētu savā pulkā būt kopā, saviem dombiedriem, tieši tā, kā viņi to ir izdomājuši, kā viņi to paši vēlās. Un mums absolūti nevarētu būt vecākiem nekas pretīm, tikai liels prieks par to. Prieks ir pašiem jauniešiem, katrs no viņiem māk darīt ko citu, un kopā viņi būs īsta ģimene. Man patīk, kā ārā strādāt lapu grabt, sniegu tīrīt un palīdzēt citiem audzēkņiem, kas ir vājāki. Man visvairāk patīk cept būciņas un cept pankūkas. Un kā tev sanāk? Ļoti labi un daudz jāapmierināti ir.
Latvijā ir aptuveni 14,000 cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem. Viņi ir tādi paši kā mēs, atgādina cilvēki, kas palīdz jauniešiem darboties dienas centros. Ļoti bieži cilvēki jauc psihiski slims un garīgi atpalicis, un viņiem liekas, ka tas varbūt kaut ko darīs. Un arī kādreiz, ja mūsu jaunietis ir tāds agresīvāks, tad viņam uzreiz piešķir to psihisko. Kaut gan, ja jūs esat tad vīram pļauki, jūs neuzskatāt, ka jūs esat kaut ko tādu izdarījuši. Bet mūs vērtē un visu laiku tā, kā lai saka, pēc citiem kritērijiem. Nākamās nedēļas laikā dažādu pasākumu ietvaros arī labdarības rokkoncertā mājas pabeigšanai cer savākt trūkstošos 40 000 latu. Tad jau februārī jaunieši varēs īstenot savu sapni. Ļoti gaida to putnu ielu. Arī gribētu padzīvot un pamēģināt, kā ir. Šī būs pirmā Latvijā grupu dzīvokļu māja, kurā jaunieši uzsāks savu dzīvi bez vecākiem. Aikīns, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija. Šobrīd Latvijas Nacionālajā operā notiek jaunās mūzikas festivāla arēna pēdējais koncerts. Apmēram pēc pusstundas muzicēt sāks leģendārais Džo Zavinuls, džēza mūzikas komponists un izpildītājs. Viņš kopā ar Rīgas festivāla orķestrā atskaņo savu simfoniju Donavas stāsti. Mūsu filmēšanas grupai šodien bija ekskluzīva iespēja piedalīties atskaņojuma mēģinājumā. Džezroka leģenda, taustiņa instrumentālists un komponists Džo Zavinuls atskaņos savu 1993. gadā komponēto simfoniju Donavas stāsti. Tā ir austriešu izcelsmes mūziķa vienīgā simfonija. Skaņdarbā iekļauti 7 muzikāli stāsti par Donavu. Sacerējumam ir komplicēts ritms. Šā iemesla dēļ simfonija tiek reti spēlēta. Sākotnēji 70 minūšu ilgais darbs atkarībā no solistu improvizācijas var ieilgt neprognozējami. Džo Zavinulu var uzskatīt par pasaules mūzikas novirziena world music pionieri. Viņš reformējis džeza un roka pasauli multikulturālā, etniski eksotiskā džeza rokā. Viņš ierakstījis 160 albumus, saņēmis 3 Grammy balvas un Čārlija Pārkera balvu. Vasarā viņš nosvinēja 70 gadu jubileju. Kaut arī Džo Zavinuls ilgi dzīvo ASV, viņš nav mainījis savu Austrijas pilsonību. Tagad no Ņujorkas viņš pārcēlies uz Malibu, kur jau dzīvojis 1959. gadā ierasdamies Amerikā. Viņam ir 3 bērni un 2 mazbērni. Džo Zavinuls nekad neesot mācījies kompozīciju. Piebildīsim, viņš Vīnē studējis klavierspēli. Pirms sarakstīt šo simfoniju, Džo Zavinuls ieskatījies vairākās mūzikas teorijas grāmatās, lai gan viņš ļoti paļaujoties uz improvizāciju. Jaunībā viņš daudz klausījies dažādu mūziku. Viņu iespaidojuši Šostakovičs, Stravinskis, Čārlijs Pārkers, citi džeza vecmeistari. Īsi sakot, viņš esot klausījies visu mūziku. Jaunās mūzikas festivālam arēna skanīga noslēguma takts. Andrejs Valmās, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Es šovakar atvados, bet ziņdienas darbu turpinu un vārds Tautas kontrolei. Ar labvakar! Lietojot notievēšanas tabletes, kādai Skrundas iedzīvotājai pasliktinās veselība, bet svaru nezaudē ne par gramu. Autobusam strauji bremzējot, kāda rīdziniece krīt, gūstot nopietnas traumas. Šoferis nesniedz pirmo palīdzību, bet vienaldzīgi turpina ceļu. Tā skolēnu dienas grāmatā atzīmēti mūsu valsts svētki 18. novembris. Esiet sveicināti!
Pirmais stāsts šovakar par kādu labu apņemšanos, bet nevisai veiksmīgu iznākumu. Lietojot notievēšanas tabletes, kādai Skrundas iedzīvotājai pasliktinājusies veselība un svaru nav zaudējusi ne par gramu. Reklamētā līdzekļa sastāvā ir kofeīns, kas iespējams izsauc paaugstinātu asinsspiedienu. Esmu reklāmas upuris un turpmāk vairs šādus brīnumlīdzekļus nelietošu, saka arī Lesiņa un mudina arī citus skaistas figūras tīkotājus rūpīgi pievērst uzmanību, ko lieto. Izlasot sludinājumu, ka pirmo reizi Latvijā pasaules sensācija tiem, kuri vēlas ātri novājēt, nolēmusi pamēģināt. Līdzeklis Slimkaps, dodot 100% garantiju, ka rezultāts būšot acīm redzams. Un to jau var aplūkot arī redzamajās fotogrāfijās. 8 nedēļās nost 25 kg. Līdzekļa cenas sākot no 12 līdz 24 latiem. Ārija Lesiņa kapsulas dzērus stingri pēc instrukcijas. Katru dienu svērusies, taču svars bijis nemainīgs. Tad palicis slikti ar veselību. Uzskrēja momentā spiediens, nevarēja vairs noriet tās tabletes. Nu, tad labi, ka bija mediķi blakus. Momentā izsaucot ātros, dabūjuši spiedienu samāk. Nu, tad pie doktora gāja. Iespējams, Lesiņas kundzei paaugstinājies asinsspiediens, jo līdzekļa sastāvā ir kofeīns. Vēl tajā ir augu apvienojums, kas satur gremošanu veicinošas vielas, satur antioksidantu un ēteriskās eļļas. Pārtikas centra speciālisti, kas devuši atzinumu šo kapsulu izplatīšanai, saka, ka tas ir uztura bagātinātājs un nekādā ziņā ne svaru regulējošs līdzeklis. Reklāma ir pilnīgi nesakarīga un neatbilstoša produktam. Ne tas produkts ir domāts priekš svara dzīšanas. Produktam, kā jau auga materiālam, kas satur kofeīnu, ir tonizējošas īpašības. Bet ne tādas, lai tas cilvēks tūlīt mestos skriet maratonu un zaudētu lielu daudzumu svara. Tad jau to pašu varētu izdarīt arī izdzerot pāris kafijas tasīšu. Firmas Biogloba īpašnieks piekrīt, ka solot 100% garantiju novājēt, esot nedaudz pārspīlēts, jo katrs organisms atšķirīgi reaģē uz tievēršanas procesu. Un kaut arī cilvēks nevienmēr zaudē liekos kilogramus, tomēr produkts esot tonizējošs un pārsvarā ļaudis esot apmierināti, jo tas mazinot izsalkumu. Tagad gan efektu solot nu jau vairs ne par 100%, bet 98%. Mēs to rakstījām, jo esam pārliecināti par mūsu produktu. Zinām, ka daudzi mūsu klienti tievē, bet sākumā, lai piesaistītu klientu interesi, šo skaitli uzrakstījām tādu. Šodien vairs nerakstām, tagad rakstām 98%. Diētas ārsts Attis Tupiņš uzskata, ka ar dažādu preparātu palīdzību sekmīgi notievēt nevar. Tāpat strauji zaudēt liekos kilogramus veselībai par labu nenāk. Viņa prāt daudz labākus rezultātus var gūt ievērojot diētu, ēdot sabalansēta uztura produktus. Arī viņš firmas reklāmu uzskata par ļaužu maldināšanu, jo brīnumi, kad vienā mēnesī var atbrīvoties no daudziem kilogramiem, ir reti, pat ļoti reti. Man ir bijis tāds viens pacients manā 15 gadu praksē, kopš es nodarbojos ar liekās ar problēmām. Vispār par ārstu strādāju 19 gadi, jau tūlītās būs pavisam drīz. Praktiski 37 kg vienā mēnesī. Un ne jau badojoties, bet ēdot bagātīgu uzturu produktu klāstu. Brīnumlīdzekļa izplatītājs bija pārsteigts, ka no viņu kapsulām Lesiņas kundzei pasliktinājusies veselība un aicināja tās atgriezt, solot pat atmaksāt iztērēto naudu. Tiesa sludinājumā gan teikts, ja jūs nenovājēsiet, mēs kompensēsim preparāta vērtību ar nosacījumu, ka tā iepakojums ir neskarts. Par bezatbildīgu kāda rīdziniece nosauc autobusu parka Tālava šofera rīcību, kurš atstājis sievieti bezpalīdzīgā stāvoklī, kad autobusam strauji bremzējot, viņa kritusi gūstot traumas. Vadītājs nav pat painteresējies, kā viņa jūtās, nemaz nerunājot par pirmās palīdzības sniegšanu. Pārsteidzoša attieksme ir arī no parka vadības, kas atteicās tautas kontrolē komentēt radušos situāciju. Iveta Uškāne, braucot uz mājām otrajā autobusā, ievērojusi, ka šoferis braucis ļoti nervozi. Tādēļ drošības labad stingri turējusies. Pirms pagrieziena redzējusi, ka ceļa malā stāv automašīna un ka autobusa vadītājam ar lielu ātrumu braucot būs grūti to apbraukt. Iekrampējusies sēdeklī un jutusi, labi nebūs. Vadītājs strauji bremzējas un tad jau viņa attapusi, ka guļ autobusā uz grīdas. Krītot, es sasitu to celi. Pārsitu, un pēc tam es ar galvu atsitos pret pakāpienu, tie sēdekļi tā, uz tādu pakāpieniņu. Un tad es momentā nevarēju piecelties.
Vadītājs pat nav paskatījies, vai autobusu salonā viss kārtībā. Turpinājis ceļu. Piecelties palīdzējuši citi pasažieri, un viņai vienīgā vēlēšanās bijusi ātrāk no šī braucamā tikt ārā. Paķēru uz savu galviņu, iztenterēju no autobusu un bija laimīgi, ka viņš jau pagaidīja, ka es varu izkāpt. Ar stipri sasisto galvu asiņojošo celi viņa lūgus palīdzību traumpunktā, kur celis sašūts, jo bijusi dziļa brūce. Traumpunkts par negadījumu ziņojas policijai. Tautas kontrole noskaidroja, ka negadījuma izmeklēšana ilgs aptuveni mēnesi, tad arī sniegs atzinumu. Īvetai tagad slimības lapa, kas, saprotams, mazina viņas ienākumus. Arī par zālēm jāizdod nauda. Labi, ka kolēģi izpalīdzīgi, kas pie ārsta ved ar savu automašīnu, jo autobusu izmantot viņa pagaidām vēl neriskē. Autobusu parka Tālava direktora vietnieks Genādijs Dobrīņins vairāku dienu garumā tā arī nevarēja noskaidrot, kurš šoferis todien bija pie stūres. Un komentēt pats radušo situāciju kategoriski atteicās. Atliek vien piebilst, cik vienaldzīga vadība, tik arī padotie. Par nejēdzību pārvērties kāds labi iecerēts darbs Rīgā – ielas noasfaltēšana. Tā kļuvusi gluži par satiksmes maģistrāli, kaut arī izrādījusies tam nepiemērota. Rīgā ir daži rajoni, kur dzīve ir gluži kā laukos. Tāda vēl pirms gada bija Pildes iela, kas savieno Ilūktas ielu Pļavniekos ar Dārsciem ielu. Tagad iela ir noasfaltēta un to kā taisnāko ceļu sākuši izmantot daudz autobraucēji. Satiksme privātumā ielā kļuvusi tik intensīva, ka daži iedzīvotāji nolēma lūgt uzstādīt ātrumvaļņus jeb gulošos policistus. Pāris mēnešus pēc uzbūvēšanas tie tiek jaukti nost. Es interesējos pie strādniekiem, kāpēc šāda lieta notiek. Viņi teica, ka esot jauns rīkojums, ka esot mašīnām viņi par augstu un tagad taisa zemākus viņus. Kā noskaidrojām, Rīgas domas satiksmes departamenta darbinieki ātrumvalni uzmērījuši un konstatējuši, ka tas vienā no 4 punktiem pa nepilnu centimetru pārsniedz atļauto augstumu. Ienāca ārkārtīgi mašīnu plūsma, ienāca sabraukti mājdzīvnieki, ienāca tas, ka vecie cilvēki neiet vairs omīt mums uz tirdziņu, jo viņai nav vieta, kur paiet. Viņš mums rekomendēja atrasties mājās, neiet ārā no sētas, un cilvēkiem, kuriem ir nelaime te pārvietoties, to pašu. Iedzīvotājs uztrauc arī tas, ka tagad ielas galā ir izveidojies bīstams krustojums, kur ielas šķērso bērni, kas dodas uz skolu un bērnu dārzu, un vismaz 4 reizes gadā kāds cieš avārijā. Viena sūdzas, kāpēc ierīkoja, otra sūdzas, kāpēc, ka vajadzēja vēl papildus, vēl kāds 10 ātrumvaļņus ierīkoja. Viena sūdzas, kāpēc iela noasfaltē, otri pateicis par to paldies, ka noasfaltē. Daži uzskata, ka bija jāiet gāju ietvem šajā ielas posmā. Dažādas prasības. Izskatās tā, ka kaut kas ir darīts, bet par sekām neviens īsti nav padomājis. Piemēram, tā kā ielā nav notekūdeņu savāktūs, netiek ierīkotas ietves. Mašīnu un gājēju ir daudz un atliek tikai gaidīt, kad notiks nelaimes gadījums. Kādēļ šodien smalkas tehnikas laikmatā maksājuma kvītis par elektrību iedzīvotājiem jāglabā 10 gadus? Kāda valmieriete vēlas zināt, vai un kādos gadījumos par dzemdībām jāmaksā? Arī citas atbildes uz jūsu jautājumiem. Kāpēc 21. gadsimtā organizācijas Lattelekoms un Lattenergo liek glabāt kvītis 10 gadus? Kaut arī visa informācija par maksājumiem notiek elektroniski, tomēr arī tur var ieviesties kļūdas. Tādēļ civillikumā paredzēts noilguma termiņš šie 10 gadi, jo vislabāk pierādīt samaksu var ar rakstisku apliecinājumu, jeb kvīti. Skatītāji no Valmieras jautā, vai un kādos gadījumos ir jāmaksā par dzemdībām. Dzemdības skaitās neatliekama palīdzība un par tām nav jāmaksā. Turklāt grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām ir atbrīvotas no pacienta nodevas. To paredz ministru kabineta noteikumi. Maksas pakalpojumi ir tad, ja dzemdētāji noslēgus līgumu ar dzemdību nodaļu par paaugstinātu komforta sniegšanu. Tā ir atsevišķa palāta, sava vecmāte un ārsts, dzemdību atsāpināšana un citas priekšrocības, ko var saņemt dzemdētāja. Taču, ja bez līguma noslēgšanas tiek prasīta maksa, vajadzētu noskaidrot konkrēti, par ko un kāpēc ir jāmaksā. Manai 72 gadus vecajai mātei ir vēzis atsāpināšanai ģimenes ārsti, viņai ir nozīmējis morfīna hidrohlorīdu. Piektdien, 1. novembrī aptiekā farmaceiti man nevarēja morfīnu izsniegt, jo Kalteks ir pārtraucis tā ražošanu.
Pat labam farmācijas uzņēmums Kalceks neražo morfīnu, jo trūkst izēvielu. Uzņēmums sola atsākt morfīnu ražošanu decembra sākumā, taču iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties nepieciešamos medikamentus. Gadījumos, kad trūkst vietējā ražojuma medikamentu, Latvijā ieveda nereģistrētus medikamentus no citām valstīm. Aptiekas šos medikamentus nedrīkst tirgot, taču aptiekai ir pienākums sagādāt nepieciešamās zāles. Jums aptiekā tikai jāatstāja recepte un noteiktā laikā jāierodas pēc medikamenta. To nosaka farmācijas likums. Skatītāji no Gulbenes tautas kontrolē jautā, vai ūdens skaitītājs maina visā Latvijā un kas to veic. Ūdens skaitītāji ar filtriem jāpārbauda ik pēc 4 gadiem, bet bez filtriem ik pēc 2 gadiem. Skaitītājs drīkst pārbaudīt licencēta firma, ar kuru patērētājs ir noslēdzis līgumu. Izmaksas nosaka attiecīgā firma. Par skaitītāju nomaiņu iedzīvotājiem jāziņo laikus. Par skaitītāju nomaiņu nav jāmaksā maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Tuvojas 18. novembris. Ik viens zina, ka šie ir mūsu valsts svētki, izņemot acīm redzot aģentūru ITA. Jo kā gan citādi skaidro to, ka viņu izdotajās skolēnu dienas grāmatās pretim šim datumam uzzīmēts, atvainojiet, toaletes pods. Izdevēji dienas grāmatas ilustrēšanai izvēlējušies mākslinieces Maijas Graudiņa zīmējumus, arī ir reklāmas, dažādas atgādinājumus un spēlītes. Mani pārsteidz, ka lietišķs dokuments, kas ir dienā ar bērnu, ar skolēnu, ar jaunieti, ko viņam katra diena atgādina. 18. novembris Latvijas vislielākā goda diena, svētku diena, kad Latvija kā tāda dzima neatkarīga valsts. Un, lūk, es viņu tagad svinu. Skolēns atver grāmatu savu, rakstīs uzdevumus, ūdens trauks, ateispods. Vai tā ir demokrātija? Man, godīgi sakot, prātā tas neienāca, kad varētu būt tik nepatīkama nejaušība. Un es ar šo gribētu vērsties pie skolotājiem, lai viņa bērniem izskaidro, ka tas nav asociējums ne ar svētkiem, ne ar skolas dzīvi. Tas ir vienkārši nejauši, tas zīmējums iekļūst tieši šajā nedēļā. Izglītības un zinātnes ministrija šajā ziņā bezspēcīga. Ņemot vērā to, ka nav noteikts vienotas prasības dienas grāmatām un citiem mācību procesā izmantojamiem dokumentiem, tad līdz ar to šobrīd rasties dažādu veidu situācijas. Jo valsts līmenī šobrīd netiek reglamentēts dienas grāmatas kā mācību procesa dokumentu status. Tikai savā pēdējā darba dienā Saeima beidzot pieņēmusi ministrijas ierosinātos grozījumus vispārējā izglītības likumā, kurā tiek noteikti ministrijas kompetences, arī mācības procesā izmantojamo dokumentu saturu un to izmantošanas kārtību. Līdz šim tas bija vecāku un skolu ziņā, piemēram, Rīgas Franču liceja audzēkņiem ir pašiem sava dienas grāmata korekta un lietišķa, vai bērni nevēlētos kaut ko krāsaināku. Vispār dienas grāmatās nevajag zīmējumus. Sāku dienas grāmata ir saķēpātāka. Ja. Kāpēc tu tā domā, ja tur zīmējam, ko viņi traucēs? Traucē. Nepietiek vietas vērtējumam un citām lietām svarīgām. Jā, atliek vien pabrīnīties par izdevēju attieksmi pret mūsu valsts nozīmīgiem datumiem un aicināt vecākus pirms iegādāties dienas grāmatas rūpīgi pārlapot, vai tajās nav tam līdzīgas bezkaunības. Ar labvakaru! Melngauja nama kafēnīca, klusta, mājīga un gaumīga vieta. Īsti piemērot jūsu ikdienas maltītē biznesa pusdienām vai ģimeniskām svinībām. Līdz 30 cilvēku šeit var svinēties uz nebēdu. Ikdienas un svinamo reižu ēdienkārt apmierinās jebkuras gastronomiskās vēlmes. Tradicionālās virtuves piekritējiem tiks piedāvāt klasiskā virtuve bez īpašiem brīnumiem, bet ja kārojas kas neparastāks, tas būs lasis peldināts šampanietī un pārliets ar medus mērci. Savukārt gardējušas priecēs karstais saldējums Maurīcijas. Pusdienu pauzē vai pēc pastaigas krēslē no Vecrīgu, iegriezieties pie mums Melngauja nama kafēnīcā. Tikai līdz 31. decembrim vienīgā valsts komercbanka Latvijā, Hipotēku banka, piedāvā termiņnoguldījumu Ozols. Tā ir iespēja droši noguldīt naudu un saņemt paaugstinātas procentu likmes. Hipotēku banka, tavas valsts banka. Čau! Čau!
Pēc kārtas smaržo. Pēc puķēm tikko izmazgāju grīdu ar jaunu līdzekli. Ak, nē! Tam taču arī jātīra, ne tikai jāsmaržo. Tu gribi, lai tas tīra un vēl smaržo? Lieto Mr. Proper. Tas ir atgriezies un tīrīt ar to ir daudz vieglāk un efektīgāk. Un viss tik tīrs? Uzmanību! Mr. Proper 1 litra pudelē tagad lielāks un tāpēc izdevīgāks nekā citi. Rimī nāk ar mini cenu. Piespiens tikai 16 centīmi. Nepalaid garām. Tuvāk sirdī, tuvāk mājām. Daudzi joprojām vēl netic, ka pirkt feriju ir izdevīgi. Parunāsim ar kādas augstskolas saimniecības daļas vadītāju. Es pārbaudu izdevumus. Viss ir tik dārgs. Tad kāpēc tu lieto to trauku mazgājumu līdzekli? Tas ir labs un nav dārgs. Bet kāpēc ne? Ferija? Budžets to neatļauj. Es par to pašu naudu nopērku 2 pudeles. Pārbaudīsim, kas izdevīgāk. Labi. Ferija biezās putas ļauj ekonomiski lietot šo līdzekli. Bet rezultāts? Tas ir nomazgāts ar 2 pudelēm mana līdzekļa. Nav slikti, bet šis ir ferija. Tikai 1 pudele, bet trauku 1,5 reizes vairāk. Tas ir vienreizēji. Ferija patiešām palīdz ietaupīt. Nopirkšu arī sev. Ferija visekonomiskākais trauku mazgāšanas līdzeklis. Gadījums, kad palīdzēs Dom Pharma ceļmalītes sīrups un balzāms pret saaugstēšanos Dom Pharma. Gribi telefonu ar īstu raksturu? Telefonu ar tavu raksturu? Telefonu, kas runā tavā valodā un ir apgādāts ar modinātāju vibrozvanu 5 rindu displeju vapu un citām funkcijām? Telefonu Siemens C45 ar pieslēgumu Tele2, kas tieši tagad maksā tikai 19 latus? Atklāj raksturu! Tele2 – starptautisks mobilo sakaru tīkls. Fastumgel – ātri palīdzējusi muguras sāpju un locītavu sāpju, kakla stīvuma un trauku gadījumā. Jautājiet aptiekās. Labvakar! Šodien ar vairākām intriģējošām spēlēm noslēdzās valsts futbola čempionāts virslīgā un jau 11. reizi par valsts čempioniem kļuva Rīgas Skonto futbolisti, kas ar 3-1 pārspēja Liepājas Metalurgu. Viņu galvenajiem konkurentiem Ventspils futbolistiem atkal jāsamierinās ar 2. vietu, jo viņi Daugavpilī nespēja uzvarēt Dinaburgu, cīnoties neizšķirti 1-1. Līdz ar to 13. novembrī Daugavpilī iecerētais zelta mačs nebūs vajadzīgs. Savukārt virslīgi jāatstāja Rīgas Audas futbolistiem, un tagad par visu pēc kārtas. Skonto futbolisti pēdējā kārtā savā laukumā sacentās ar Liepājas Metalurgu, kas jau vairākas kārtas pirms turnīra beigām bija nodrošinājis bronzas medaļas un kam pēdējā spēlē faktiski neko vairs nevajadzēja. Tomēr liepājnieki maču aizvadīja godam un nesalūza pat pēc rīdzinieku visai ātri gūtajiem vārtiem 11. minūtē, kad Orests Buitkus izmantoja Metalurga vārtsarga saminstināšanos un izvirzīja Skonto vadībā ar 1-0. Pirmajā puslaikā rezultāts vairs nemainījās. Otrā puslaika 16. minūtē Kristaps Grebis panāca izlīdzinājumu, un uz brīdi Ventspils futbolistiem, kuri jau pašā spēles sākumā nonāca zaudētājos pret Dinaburgu, radās cerību uz neizšķirtu iznākumu Rīgā, kas Ventspilnieku atspēlēšanās gadījumā varēja kurzemniekiem nodrošināt piedalīšanos papildspēlē par zelta medaļām. Tomēr Skonto futbolisti kārtējo reizi parādīja īstu čempionu cienīgu raksturu, un jau drīz vien Māris Verpakovskis rīdziniekus atkal izvirzīja vadībā. 9 minūtes vēlāk uz maiņu iznākušais Jevgeņijs Semjonovs panāca 3-1 Skonto labā, un šaubu par šī mača uzvarētāju vairs nebija. Dažas minūtes pēc spēles beigām Skonto futbolisti vēl gaidīja ziņas no Daugavpils, un, kad pienāca vēsts par neizšķirtu Dinaburgas un Ventspils mačā, uzvarētāju gavēlēm nebija robežu. Tas nozīmē, ka Skonto komanda ir atkārtojusi Norvēģijas čempionu Trondheimas Rosenborg panākumu, uzvarot valsts čempionātā 11. reizi pēc kārtas, kas patiesi ir fenomenāls panākums. Cik liela ticība šai kārtējai uzvarai bija čempionu vienības galvenajam trenerim Aleksandram Starkovam. Pēc pagājušā gada līdzīgās situācijas es tagad ticēju mūsu panākumam par 99%. Ticēju tāpēc, ka labi spēlē mūsu komanda. Ventspilnieki nav tik spēcīgi, lai vispār nezaudētu punktus. Kā skontieši izskaidro Ventspils futbolistu neveiksmi 2. gadu pēc kārtas tieši čempionāta noslēgumā. Es domāju, ka tas, es nezinu, man grūti par viņu problēmām spriest tiešām, bet es domāju, ka tas ir vairāk psiholoģisks jautājums, ka viņi tomēr nenotic pēdējā brīdī saviem spēkiem un kā nekā Skonto 11. gadu pēc kārtas un tomēr kaut kādas tradīcijas jau un viņi zina, kā to darīt.
Otrajā pēdējās kārtas centrālajā mačā Daugavpilī Dinaburga tikās ar Ventspili un Ventspilnieku traģēdijas liecinieks bija arī mūsu filmēšanas grupa, stāsta Normons Melderis. Daugavpils Dinaburgas un Ventspils mačā sniegotajā laukumā jau pirmais nopietnais mājinieku uzbrukums izrādījās rezultatīvs. Vārtus 3. minūtē Dinaburgas labā ar veiksmīgu sitienu guva Dmitrijs Kohans. Turpinājumā it kā nelielu teritoriālu pārsvaru ieguva Ventspilnieki. Tomēr puslaika vidū notika vēl viens būtisks notikums, kas ietekmēja spēli, un proti Ventspilnieku vārdsargs Denis Romanovs, apturot mājinieku bīstamu izgājienu, nospēlēja rupi ārpus soda laukuma, par ko tika noraidīts, un Ventspilnieki palika 10 vīru sastāvā. Par spīti tam, ka daugavpilieši spēlēja skaitliskajā vairākumā, bumbu joprojām vairāk kontrolē viesi. Tomēr patiesi bīstamus momentus pie Dinaburgas vārtiem izdevās izveidot ļoti reti, un galvenokārt ar uzbrucēju Vīta Rimkusa pūlēm. Rezultāts 1-0 noturējās līdz pat 79. minūtei, kad it kā nekaitīgā situācijā pēc stūra sitiena daugavpilietis Vladimirs Meļņiks pēkšņi ieraidīja bumbu savas komandas vārtos. Tagad jau Ventspilniekiem pavērās cerības vēl cīnīties par zeltu, un viņi ar pilnu sparu metās uz priekšu. To savukārt izmantoja daugavpilieši, kas izveidoja vairākus bīstamus pretuzbrukumus, un pāris reizes tikai veiksmē Ventspilniekus glāba no otro vārtu zaudējuma. Tikmēr Ventspilniekiem reāli iespēja izraut kārot uzvaru tikpat kā nebija, tāpēc spēle tā arī beidzās neizšķirts 1-1, kas nozīmē, ka Ventspilnieki sapni par zelta medaļām ir izsapņojuši. Bet šī čempionāta intriga vēl vairāk pavairoja arī situācija turnīra tabulas lejasdaļā. Tieši šodien izšķirās, kurai komandai nāksies atstāt virslīgu. Bīstamajā zonā atradās policijas futbola klubs Daugava un virslīgas debitanti Rīgas Auda futbolisti. Un zīmīgi, ka abas komandas šodien sacentās savā starpā. Pateicoties lielai centībai, sākumā bīstamāk uzbruka Audas spēlētāji, taču smagajos laikapstākļos uz piesnigušā slidenā laukuma saturīgāks un pārliecinošāks sniegums tomēr bija policijas futbolistiem. Jau mača 8. minūtē pēc stūra sitiena veiklāks izrādījās Vitālijs Puzirevs un izvirzīja savu policijas klubu vadībā. Pirmā puslaika izskaņā Puzirevs Audas situāciju padarīja jau gandrīz bezcerīgu 2-0 policijas labā. Spēles turpinājumā komandas apmainījās vārtu guvumiem un mačs noslēdzās ar rezultātu 3-1 policijas futbola kluba labā. Vēl vienā spēlē futbola klubs Rīga ar 1-2 zaudēja Valmierai, un tas nozīmē, ka Audai pat uzvaru pret policistiem nebūtu nodrošinājis palikšanu virslīgā. Jūsu uzmanībai turnīra beigu tabulas konto čempioni ar 2 punktu pārsvaru pār Ventspilniekiem, bronza Liepājas Metalurgam un nākamajās vietās Dinaburga, Valmiera, PFK Daugava, Rīga un Auda. Bet Latvijas hokeja izlase vakarā Francijā aizvadīja pirmo spēli Eiropas izaicinājuma kausa izcīņas 2. posma turnīrā un ar rezultātu 2-3 zaudēja Dānijas izlasē. Mūsu komandas labā vārds guva Romāns Ņikiķins un komandas debitants Andrejs Smirnovs. Šovakar turnīra 2. spēlē mūsu hokejas pretinieki ir Francijas spēlētāji un pēc pirmās trešdaļas rezultāts bija 3-1 Latvijas hokejas labā. Šodien Eiropā tiek aizvadīts vairākas ievērojams pārbaudas spēles regbijā. Dublinā īrijas regbisti izcīnīja vēsturisku uzvaru pār pašreizējo pasaules kausa īpašnieci Austrāliju, kas bija pirmā īru uzvaru pār austrāliešiem pēdējo 23 gadu laikā. Jāatzīmē snaipera Ronana O'Garas 6 realizētie soda sitiena, kas nodrošināja īrijai izšķirošo pārsvaru šajā sacensībā. Londonā Twickenham stadionā nemazāk nozīmīgu triumfu piedzīvoja Anglijas izlase, kas sīvā cīņā ar 31-28 pārspēja Jaunzēlandi, gūstot tikai 5. uzvaru pār slavenajiem All Black kopš 1905. gada. Minētās spēles ir savdabīgas sacensības starp ziemeļu un dienvidu puslodes spēcīgākajām regbija komandām. Bet Latvijas čempionu vienības volejbolā ar mainīgām sekmēm uzsākuši startu Eiropas top teams kausa izcīņas turnīros, un spēks ar volejbolistis Bosnijā pirmajā cīņā ar 3-0 pārspēja Kipras klubu Anartosis, savukārt ozolnieku Polijūras Maķedonijā ar 0-3 zaudēja Bulgārijas komandai Royal Foods. Savukārt Slovenijas pilsētā Bledā notiekošajā pasaules šaha olimpiādē Latvijas izlase priekšpēdējā kārtā ar 0,5-3,5 zaudēja Itālijai un pirms pēdējās kārtas ieņem 54. vietu. Pasaules sieviešu tenisa asociācijas čempionātā Losandželosā jau noskaidrotas 2 pusfinālistes. 2 Beļģijas tenisistu spēlē Kime Klīstersa diezgan viegli ar 6-2 un 6-1 apspēlēja Justīni Heninu. Arī otrajā mačā tikās vienas valsts pārstāves amerikānietes Venusa Viljamsa un Monika Seleša. Ar 7-5 un 6-4 pārāk pie Viljamsa, kuru turnīrā izlikt ar 2. numuru. Bet dienas momentā, protams, konto futbolistu prieks par 11. valsts čempionu titulu pēc kārtas.
Ar svētkiem Skonto stadionā beidzās Latvijas futbola čempionāta sezona un beigušās ir arī sporta ziņas. Visu labu! Lielas acis, biezas skropstas, kuras skropstu tuši to spēja, Max Factor 2000 kaloriju. Esmu Mišela Burke, Ostina Powergrima veidotāja filmā Zelta loceklis. 2000 kaloriju tuši padara skropstus kuplākas par 300%. Lielās acis atkal ir modē. Max Factor 2000 kaloriju skropstu tuša. Iesaka un lieto grima mākslinieki. Pantene Pro vitamīnu sastāvs bagātināts ar mitrinošiem komponentiem, atjaunos mitruma līmeni matos, un tie nebūs sausi. Vitamīnu kokteilis tavu matu spēkam un mirdzumam. Pantene Pro V. Veseli mati, kuros iemīlas. Tiem, kas mīl siltumu un komfortu, Kamīnu salons piedāvā krāsas un kamīnus no Norvēģijas un Kanādas. Viņš klepo. ACC. Efektīvi ārstē klepu. No ekspertiem novērtējiet. Nu, kāds ir? Perfekti garš. Aromāts, labs. Un kas par putām? Bet šis ir pats labākais. Kāpēc? Jo šis ir pa velti. Pēc multipaku viens alus par velti. Zelta. Augstākās kvalitātes alus. Kvēlspūdze ēd un ēd, bet tu maksā un maksā. Piedāvājam energoekonomisko spuldzīti ar 5 reizes mazāku apetīti un daudz garāku mūžu. Energoekonomiskā spuldzīte ēd mazāk, kalpo ilgāk. Nu kā? Nu paskaties spogulī, puika! Tu esi zvērs, tu esi tēviņš, tu varēsi! Tā, tu viņu vādi, tu jūti viņas pulsu. Tad zini, tagad jūs esat viens vesels. Eleganti pārliecies. Tango da turno, visu nakti līdz rītam. Tagad. Apu! Latvijas mobilais telefons. Sarunas turpinās. Stils nosaka modi. Plāno televizori. Samsung Digital. Gadsimtiem impērijas ir tīkojušas pēc austrumu labumiem. Zelta, ziloņkaula un, protams, tējas. Impērijas sabrūk, tēja paliek. Tēja impra. Es parakstos. Šogad visi parakstās uz balvām. Abonē laikrakstu vai žurnālu abonēšanas centrā Diena un laimē Peugeot 206. Par citām balvām gādā Philips Sanusi Electrolux. Paraksties arī tu, abonēšanas centrs Diena. Parādās iesnas. Esi saaugstējies. Ar Coldrex tu atkal būsi formā. Sit pretī ar Coldrex. Ciklona ziemeļaustrumu malas ietekmē Baltijas un Skandināvijas valstīs gaidāms mākoņains laiks un slapjš sniegs. Ungārijā un Austrijā nokrišņi maz iespējami, bet citviet Centrāla Eiropā sola gan sniegu, gan lietu. Eiropas dienvidaļā pārsvarā silts un saulains laiks, īslaicīgs lietus Turcijā un Balkānu pussalā. Baltkrievijā, Ukrainā un Krievijas rietumrajonos gaidāms vēss laiks un sniegs. Par laikapstākļiem Latvijā. Šonakt laiks skaidrosies, dažviet nedaudz sniks, jūras piekrastē slapjš sniegs, gaisa temperatūra no 0 līdz -5 grādiem. Dienvidu austrumu vējš 4,9 m/sekundē. Arī dienā gaidāms sniegs, slapjš sniegs, gaisa temperatūra no -4 līdz +1 grādam. Pūtīs ziemeļaustrens 4,9 m/sekundē. Pirmdien sniegu sola austrumrajonos, gaisa temperatūra no -8 grādiem naktī līdz +2 dienā. Otrdien vietām neliels sniegs gaidāms Latgalē un Vidzemē. Gaisa temperatūra no -8 grādiem naktī līdz +2 dienā. Un vēl par laiku Eiropas lielākajās pilsētās. Parādās iesnas. Esi saaugstējies.
Ar Coldrex tu atkal būsi formā. Sit pretī ar Coldrex.